Viņi Sibīriju vai tālos austrumus izsūtījumā skatīja citām acīm nekā pieaugušie, jo viņi tolaik bija bērni, pusauģi, jaunieši. Rīt kino režisora Dzintra Geka kopā ar Sibīrijas bērniem dodas kārtējā ekspedīcijā uz izsūtījumu vietām. Šoreiz arī uz Amūras apgabalu. 16. mēs esam no rīta pēc tā laika Blagaviešķenskā. Māra Grāvela rāda kartē vietu, kur dosies kopā ar izsūtījumu biedriem. Jā, es tur piedzimu Cukinuļicā. Var sakot, uz lāvas, kā saka. To, ka tās atmiņas nebūs nekādas patīkamās, jo tur nekā nav, jo es jau zinu, ka tur nekā tai vietā nav, vai ne? Bet tiešām gribās atrast, aiziet līdz tai vietai, kur es esmu sākusies. Un kur ir daudz latviešu mēs bijām. Uz tikšanos atnākuši arī citi Sibīrijas bērni, jeb pareizāk sakot tālo austrumu Amūras apgabalu bērni, vai no katra lūguma aizvest sveicienus tur palikušajiem. Pirmā ziemā manai vecajmātei neizturēja nervu tā pakāras. 55. gada atgriezās tēvs no risks. 100% salauzts fiziski un garīgi. Tas arī aizgāja, to noguldīja mātei blakus. Tā ka es tagad sūtu ar māšu sveicienus tēvam un vecajmātei. Pamazām arī sarunā arvien vairāk raisās atmiņas. Vienam tolaik bijuši 4, citam 8, 13, 16 gadu. Bērnu acīm nav tie pārdzīvojumi, kas pieaugušajiem, kur ved, kas būs. Pieaugušie jau apmēram zināja, vai ne, kāds ir 41. gads bijis. Bet bērnu acīm tas bija, vārdu sakot, kaut kur drusku interesantāks piedzīvojums. Neteikšu, ka tādas bailes vai kaut kādas, nebija. Sākums bija grūts, bet vēlāk jau iedzīvojās un iztikt varēja. Un bijām daudz jauniešu kopā. Bija pat mans skolas biedrs, bija man pirmā skolotāja. Un bija mums orķestris, bija mums klubs. Jaunietis jau atrada arī prieku arī tur, kur viņa vairs tikpat kā nebija. Pēc smagas darba dienas vēl atrada prieku priecāties, vēl atrada prieku iepazīties un precēties un pirmās mīlestības, jo dzīve nestāvēja uz vietas. Tomēr tas bija arī skaudrs laiks. Nācās strādāt smagu darbu, lai palīdzētu ģimenēm, augstums un izsalkums. Nebija. Bija grūti. Mammai bija grūti. Mēs jau neviens neprasījām ēst. Bet mums tur bija labi. Mums bija cūkots blakus. Paldies Dievam! Raušas. Rauši, visas sēdes, rauši, viss, tad mēs tam cūkā tas mūs. Ja nebūtu, mēs būtu visi noteikti lielākā daļa. Man liekas, viņi tā paši kā tagad šipšitā mums bija, tad mūsu tiet bija. Rauši. Rauši, jā. Bija garšīgi bija. Arī mācoties Krievu skolās jau nebija nekādas atlaides. Mācīties arī bija no sākuma grūti, viss Krievu valodā, bet pēc tam rakstījām visus konspektus par latviešu burtiem, pa krievisku, vai ne? Bet pēc tam mūsu slavēja visi teica, paskatieties, kā latvieši mācās, kāpēc jūs nevarat tā mācīties, ir veršitā mūsu. Bet daudz no bērniem arī neatgriezās. Savas korekcijas viesa trūcīgā pārtika, augstums un slimības. Es esmu piedalījusies tajā utu karā. Kā Krievas bērniem sāģēja visiem uts. Man ar uts. Ko mamma izdara? Ne jau saķer visu tos bērnus cietī. Slavenais DDT pulvers. Jā, ieber visiem matos, sasien galvas. Un tā, man vēl tagad prātā, kā tās utas skiem pa to galvu. Un skrēja apmēram. Jā, ārprāts. Lai arī atmiņas ir skaudras, vien gan Amūras apgabala bērnu uzsver vairāk kārt. Mēs neturam rūgtumu, nenesam sevī naidu par to laiku. Drīzāk tās ir atmiņas par latviešu sīkstumu. Mēs bijām 700–800 cilvēku vienā vietā, kas spēja uzcelt savas mājas, savas skolas, man pat bija bērndārs, kurā es gāju pirmos gadus, kā saka, bija kultūras nams, bija viss neiespējamais, kas pat reizēm Latvijā nebija. Latvietis, jo viņš strādā. Viņš domā par to, ka viņš nevar vienai dienai dzīvot. Viņš domā, lai viņam izdzīvot, lai viņš atrastu arī tajā savā melnajā dienā savu gaismas stariņu. Ekspedīcija no izsūtījuma vietām atgriezīsies jūnija beigās, un tad atkal būs tikšanās ar mājās palicējiem par to, kā tagad izskatās viņu bērnības un jaunības dienas zemē.